Sveiks, skatītāji! Šoreiz aplūkosim tādas 3 diezgan svarīgas lietas, ja mēs strādājam ar lieliem dokumentiem, un ja mums lielos dokumentos jau vajag sakārtot jau kaut kādu konkrētu kārtību, vai attiecīgi strādāt ar lielākām teksta daļām. Nu tad 3 lietas, ar kurām es varu strādāt, lai sasaistītu kopā vairākus dokumentus, lai sakārtotu šo dokumentu, mums ir atkal ievietošanas sadaļā. Paskatīsimies, ko nozīmē vēres, kas ir tāda lieta kā saites, un izveidosim savam dokumentam arī tādu lietu kā satura rādītāju. Un sāksim ar tādu lietu kā vēri. Esam ļoti bieži saskārušies arī ar variantiem, ka mums tekstos mēdz būt svešvārdi vai mēdz būt kaut kādas lietas, kas ir jāpaskaidro. Un līdz ar to ir iespēja arī dokumentos lietot tādu lietu, ko tā saucamo zemsvītras atsauci. Jeb attiecīgi tādu kā paskaidrojumu konkrētā dokumentā. Kā tad es viņu ievietoju? Atzīmēju, kurā vietā, ja precīzāk sakot, kurš vārds tad man būtu jāskaidro. Nu, piemēram, tekstā man ir dots vārdiņš ekosistēmu, un es saprotu, ka man viņam būs nepieciešams paskaidrojums. Es šo paskaidrojumu nevēlos rakstīt šajā dokumentu daļā, bet es viņu vēlos redzēt apakšā, tā kā zem mana aprakstīta apraksta lapas apakšpusē. Līdz ar to es varu lietot saucamo zemsvītras atsauci, jeb vēri. Ievietoju kursoru, ņemu pogu ievietot un klikšķinu vēra. Kas notiek? Pie šī te vārda man parādās skaitlītis. Skaitlis secīgi veidosies visā dokumentā, ja mēs šīs vēras liekam vairākas. Un lapas apakšpusē parādās svītra un arī šis vieninieciņš. Un tālāk es varu ievietot tekstu vai attiecīgi saiti, uz kuriem man ir jādodās, lai es šo informāciju varētu izlasīt. Nu, manā gadījumā teksts ir sagatavots, es uz viņu uzklikšķinu, ielīmēju, un man ir šis te tekstiņš. Tātad, mums ir ne tikai vēras, kas var palīdzēt strādāt, bet mums ir arī tāda lieta kā saites. Es varu sasaistīt kopā dokumentu ar dokumentu, varu sasaistīt kopā mājaslapu ar dokumentu, attiecīgi uzklikšķinot virsū, lai es varētu atvērt vaļā. Piemēram, arī šajā gadījumā. Man ir stāsts par ekosistēmām, un man ir ne tikai skaidrojums, bet es vēlos arī vairāk vai mazāk teorētiskas lietas, kur tad es šo teoriju varētu atrast. Es uzklikšķinu uz šī te vārda, ņemu pogu ievietot un izvēlos saites. Atvērsies vaļā lodziņš, kur es varu meklēt, šajā gadījumā jau datoram atpazīstot vārdu, un kā jūs redzat, man ir dots, ka es varu ievietot jau kaut kādas konkrētas lietas no šī dokumenta, varu izmantot arī kaut kādus jau piedāvātus dokumentus, kas man ir, piemēram, tai pašā mapītē, bet tai pašā laikā man ir arī mājaslapas, un es varētu meklēt arī savā Google diskā un ņemt, ka es vēlos kopīgo dokumentu un attiecīgi spiest saitīti, vai, piemēram, nokopēt kādu citu mājaslapas nosaukumu arī no interneta. Nu, piemēram, man ir atvērta mājaslapa uzdevumi.lv, kur ir aprakstiņš par ekosistēmām, nokopēju saiti, eju atpakaļ uz savu dokumentu un sasaistu kopā. Tad šajā gadījumā atlasu un attiecīgi varu doties uz šo saiti. Vēl viens elements, lai sakārtotu savu dokumentu. Nu, un tad paskatīsimies vēl, kā mēs varam izveidot tādu lietu kā satura rādītāju. Manā dokumentā šobrīd ir izveidota arī titullapa. Titullapas apakšējā daļā es redzu, ka man ir skaitlītis 1. Ja es ieslēdzu skata sadaļā rādīt rakstzīmes, kas nav drukājamas, es redzēšu, ka man šeit ir ievietots sadaļas pārtraukums. Uzklikšķinot uz kājiņas, es redzu, ka man ir iespēja ievietot atšķirīgi pirmā lapas pusi, ko es arī izmantoju. Tālāk, es zinu, kad es ievietošu starp pirmo virsrakstu
un starp titulu lapu satura rādītāju. Lai es to izdarītu, atkal ir jāliek tāda lieta kā pārtraukums, un šajā gadījumā arī satura rādītāju man numuriņu nevajadzēs, līdz ar to jau no iepriekš apskatītā izvēlos no pārtraukuma veidiem sadaļas pārtraukums. Līdz ar to man arī šeit parādīsies sadaļas pārtraukums, rakstu virsrakstiņu, saturs. Tikai jāatcerās, ka vai man šo te saturu tiešām vajadzēs arī virsrakstā, šajā te satura rādītājā. Ja tas nav nepieciešams, tad es izmantoju kādu citu stila formātu, kas man neprādīsies arī kreisajā pusītē, piemēram, paņemu stilu parasts un saformēju man tā, kā tas ir nepieciešams, vai izmantoju kādu citu šo stilu formātu, bet ne to, kas mums parādīsies arī saturā. Un ko tad es izdaru? Man ir sadaļa ievietot, satura rādītājs, un satura rādītājiem te man ir 3 tādas sadaļas. Vienkāršs, punktēts vai saites. Es šajā gadījumā izvēlošos punktētu, kad man ir teksts, punktiņi un galā skaitļi. Vienkārši man būs teksts, tukša vieta un skaitlis jau lapa, un saite attiecīgi veidosies kā saite uz attiecīgo nodaļu. Tad ievietoju un esmu izveidojusi jau dokumentu, kurā jau ir konkrēta struktūra. Un, ja man šajā gadījumā arī satura rādītājiem apakšā nav nepieciešams šis te numurs, un esmu ielikusi sadaļas pārtraukumu, arī šeit es varu ielikt atšķirīga pirmā lapas puse, man numuriņu noņems, toties pārējās visās lapās numuriņš paliks. Ko strādājam, skatāmies, kā mums iznāk mūsu dokumentos ar visām šīm sakārtošanas lietām. Veiksmi!